tieši 5 gadus atpakaļ žurnāls 36,6 bija tas, kas Latvijā pirmo reizi ieviesa šo toreiz vēl bez nosaukuma esošo nodarbi. Ilgi diskutējām, kamēr novienojāmies, ka to sauc par nojošanu, jo pasaulē to pazīst un ir tīpaši Skandināvijas valstīs, to pazīst tā Nordic Walking, un mēs tātad latviskojām, tā ir nojošana. Tieši nedēļu atpakaļ apritēja 5 gadi, kopš šeit sapulcējās pirmie 70 cilvēki, šo jauno sporta veidu un atpūtas veidu iemēģināt. Oficiāli nojošana sākusies pirms 15 gadiem Somijā, kad viens puisis rakstot diplomu, dar tā joka pēc vienkārši pamēģināja ar slotas kātu sākumā nopietni ar slotas kātu izmēģināja iet ar kātiem un sākās alternatīva slēpošanai vasarā. Bet, teiksim, distanču slēpotājs šo ir pazinuši kā vasaras treniņu iespēju. Un tā tas ir aizgājis. Šobrīd nojošanai ir dažādi novirzieni. Tas novirziens, kas ir veselībai, kur tiešām tiek pētīts, kā nojot, lai tu nevis sasprindzinātu muskuļus, bet atbrīvotu muskuļus. Šis virziens ļoti aktīvs šobrīd ir Vācijā. Tas nāk no Vācijas, kur patiešām ir vairākas universitātes, kas to pēta un popularizē tādu veselībai labvēlīgo alfa tehniku nojošanā, kas šobrīd ir Vācijā, Šveicē, Austrijā, Itālijā, Amerikā, Japānā. Kāpēc ir svarīgi nojot? Es domāju, jo es pati ilgāk nojoju, jo man vairāk šķiet, ka nojošana jau nav tāda īsti nekāda panacēja. Kad patiesībā ir svarīgi darīt kaut ko tādu, kas tev sagādā prieku. Un ja tev sagādā prieku skrituļot, slēpot, braukt ar riteni, aerobikas zālē uz priekšu, īstenībā ir svarīgi katram cilvēkam saprast, ka, lai viņš justos labi, lai viņam ar sirds būtu veseli, viņam ir vienkārši svarīgi kustēties. Tas ir sporta veids, kur nav vajadzīgi tādi milzīgi ieguldījumi, kur nav vajadzīgi sporta zāles, treneri, to es apgūstu. Jo mums ir ļoti svarīgs svaigs gaiss. Šis ir sporta veids, ko zālē tu nedarīsi. Tātad tu esi vismaz pārreiz nedēļā mežā pie jūras, kaut kur ir svaigs gaiss, un tās kustības mērenas, kustības nepārforsējot svaigā gaisā. Es vispār neko nedaru, pieslēdzos. Sakiet, lūdzu, kā atrast sev vispiemērotākās nojas un arī nojošanas instruktoru? Galvenais nopirkt nojas, kas ir nojošanas, nevis kānu nojas. Īstenībā nav svarīgi, pie kura tirgotāja tu pērc. Un tātad nojošanas nojai svarīgi, ir viegla, kad īkšķis ir atsevišķā nodalījumā no pārējā, ka ir viegli satvērt, ka noja netraucē, bet ka tev noja palīdz kustēties. Nojas garums visvieglāk ir izmērīt tā, ka tā vieta, kur nojā ir iestiprināta siksniņas, tai vietai ir nostājoties taisni, jābūt ir līdz nabai. Tas ir visoptimālāk, jo naba ir tā kā cilvēka centrs funkcionālais. Uz visām pusēm tīsnībā tu izstiep, un tas nojas garums, tad sanāk tā, viņš tā kā cirkulī. Tā naba ir tāds, pēc kā visvieglāk ir mērīt. Tas nevienmēr ir standarta izmērs. Nevienmēr tev derēs 1,10 m vai 1,5 m noja. Dažkārt ir veikalā jāpalūdz, lai noju saīsina. Piemēram, manas šīs nojas saīsināts, un man arī nav standarta augums, jo man arī ir īsāks, man nav modelis kājas. Un cilvēki, kuriem ir garāks kājas, tiem tas nabas augstums dažāds. Tas ir pats galvenais. Pareizes garums, jo tad ir kustības ir pareizi. Par instruktoriem es gribētu teikt, ka ir tiešām jāatrod savs instruktors, kuram tu var uzticēties, jo šobrīd par instruktoriem sevi sauc daudzi, bet par tādu kļūst praksē un strādāt patiešām ar lielu godaprātu un domājot par cilvēkiem, kuri dažāda vecuma, dažādas trenētības pakāpes. Tā kā labs instruktors ir jāmeklē, iespējams, ka viņu nemaz tā uzreiz nevar atrast. Jo internetā ir dažādas mājaslapas, nojotājiem LV, nojo LV. Var pameklēt, bet ir jāskatās, lai patiešām iemācītos. Lai tev netriektu, vienkārši neteiktu, ej mežā un ej ātri, jo ātrāk ejot, tu esi lielāks malacis, tā nav. Īstenībā ir svarīgi izkustināt viss, kas mums ir sastāvējies, sēžot pie datoriem, automašīnām un televizoriem. Tātad mēs tagad varam katrs atkal ņemt savas nojas, un mēs paskatīsimies uz sevi spogulī. Paskatīsimies uz sevi spogulī,